hormoni, steroīdi, matu izkrišana un uzturbagātinātāji. Čau labākā fitnesa kanāla podkastā. Tās ir šīs dienas tēmas, kurām mēs iesim cauri. Šodien kopumā mums ir tātad 7 tēmas, kurām es plus mīnus uztaisīju tādu sagatavošanās procesu, salicis kaut kādu struktūru, savas domas un izrunāsim tās visas. Sāksim ar estrogēnu. Kas ir estrogēns? Estrogēns mums ir sieviešu hormons, ir sievišķais hormons. Gan sievietēm ir estrogēns ķermenī, gan, protams, arī vīriešiem. Estrogēns kā tāds ļoti būtisks ir 2 gadījumos. Es teiktu, sievietēm pēc 30, pēc 40, kad ir sākties kaut kādas hormonālas problēmas, bet šodien vairāk parunāsim tieši par vīriešiem. Par vīriešiem un estrogēnu problēmām. Vīriešiem ar estrogēnu problēmas principā ir divās tādās vietās. Viena ir pubertātes vecums, tur 12, 16 gadi, ja, bet tur ir diezgan reti. Bet galvenokārt vīriešiem ar estrogēnu problēmas ir visiem steroīdu lietotājiem. Visiem testosterona faniem, metāna faniem, visiem, kas izmanto hormonus, bieži vien ir problēmas ar estrogēnu. Es pat drīzāk teiktu, nevis bieži vien, bet 90% gadījumos, tāpēc, ka cilvēki, kas sāk lietot kaut kādus hormonus, gan drīz vienmēr ir pilnīgi neizglītoti, kas ir jādara, kā ir jādara, un vienkārši sevi sačakarē. Un bieži vien džeki domā, estrogēns, tas jau sieviešu hormonus, to tur nevajag, jo mazāk, jo labāk, vai ne? Bet īstenībā ir tieši pretēji. Ja to ķermenī nebūs estrogēns, tev krāniņš būs uz +6, ja? Augšā necelsies, paliks stulbs lēnām, samazināsies kaulu blīvums, un tev būs nenormāli daudz un dažādas problēmas. Un arī estrogēns būs pārāk augsts, tev būs nenormāli daudz problēmas. Tā kā estrogēns ir tāds ļoti interesants hormons, viņš ir ļoti svarīgs, bet vissvarīgāk viņu turēt pareizajā normā. Jo estrogēns mums par ko atbild? Par kaulu veselību, palīdz uzturēt kaulu blīvumu. Ja tev būs samazināts estrogēns, visdrīzāk saskarsies ar osteoporozi kādā brīdī. Protams, estrogēns ietekmē arī mūsu vielmaiņu, sirds un asinsvadu veselību, uztur holesterīnu mums kaut cik jēdzīgu, aizsargā smadzenes, tas ir ļoti svarīgi pie augstām androgēnu devām ar ļoti zemu estrogēnu. Tu vienkārši paliksi idiots. Tu paliksi par idiotu. Tā tiešām ir. Tas ir pierādīts. Ja tev ir ļoti daudz androgēnu, teiksim, trenbolons vai tas pats testosterons lielā devā, un tu tur visu laiku estrogēnu ļoti zemu, tev reāli krīt IQ. Tu reāli paliec tiešām stulbāks. Tāpēc cilvēki, kas izmanto steroīdus milzīgās devās ļoti ilgi nepareizi, tiešām kļūst dumji. Un tas daļai varbūt ir mīts, ka visi kačok idioti, ja? Bet tā tiešām mēdz būt, ka cilvēks paliek stulbs. Tas, protams, nav visiem. Izmantojot pareizi tā nebūs, bet izmantojot nepareizi hormonus, samierīgi var būt. Un estrogēns kāpēc ļoti svarīgs? Viņš piedalās muskuļu audzēšanas procesā un spēka palielināšanas procesā. Attiecīgi, ko tu gribi ķermenī kā džeks, lietojot, teiksim, hormonus? Tu gribi estrogēnu maksimāli daudz, bet tik daudz, lai no tā nav nekāda blakus efekti. Un ir ļoti grūti saprast, kurš ir tas punkts, ka to nav blakus efektu. Bet te pašā laikā tu esi super augsts. Ir ļoti grūti atrast to vietiņu. Es izstāstīšu pēc tam tālāk par analīzēm par to, kurā diapazonā esmu es, bet tā ir tā pati grūtākā lieta. Un es teiktu, ka visiem, kas sāk izmantot kaut kādus hormonus, un tieši testosteronu vai kaut ko tādu, kas estrogēns sit augšā lejā, paiet, es teiktu, kāds gads, kamēr viņi vispār saprot, kā to estrogēnu kontrolēt, cik augstu turēt, cik zemu. Tas ir gads, ja viņi zina, ko dara. Ja viņi nezina, ko dara, viņi nekad dzīvē nenokontrolēs estrogēnu un sevi vienkārši sačakarēs. Parunājam par estrogēnu. Estrogēns sastāv no 3 dažādām lietām. 3 E1, E2 un E3. Tātad E1 mums ir estrons, E3 ir estriols un E2 ir estradiols. Un ko mēs mēram asins analīzēs? Es neesmu pētījis, ja mēs varam nomērīt estronu un estriolu, bet asins analīzēs mēs mēram estradiolu parasti, kas ir E2. Un kāpēc estradiolu? Estradiols parasti sastāda aptuveni 70% no estrogēna. Līdz ar ko tu vari noteikt to, cik augsts ir tavs estrogēns, principā pēc estradiola. Tas ir ļoti precīzs rādītājs. Un vīriešiem analīzēs norma ir 36,8, ja nemaldos. Kaut kas ap 36 bija.
Un kur tad tev viņu vajadzētu turēt, kādam būtu jābūt līmenim? Un šeit mēs izšķiram divas grupas - hormonu lietotāju un nehormonu lietotāju. Ja tu nelieto hormonus, protams, viņam jābūt normā. Viņš nedrīkst būt virs normas. Jo estrogēns kā tāds mums iet kopā ar testosteronu. Jo vairāk ķermenī testosterons, jo vairāk ķermenis arī taisīs estrogēnu. Un testosterons kā tāds pārvēršas estrogēnā. Tātad, jo zemāks testosterons, jo zemāk jābūt estrogēnam. Un šobrīd ņemam to estradiolu. Jābūt tāda zem 36. Tā ir norma cilvēkam, tā teikt, standarta cilvēkam, ne hormonu lietotājam. Un tagad mēs paņemam džeku, kas lieto, teiksim, 500 mg testosteronu. Kur viņam vajag turēt estradiolu? Ir skaidrs, ka jo vairāk, jo labāk, bet tajā pašā laikā, lai nav blaknes. Tā kā laba vieta, kur sākt, droši vien ir normas augša, 36. Tā ir laba vieta, kur sākt, un tad no tā punkta skatīties. Jo tas ir normā, tātad cilvēkam pie tā cipara nav jābūt nekādiem blakus efektiem, bet ja pašā laikā tas ir diezgan daudz vai normas augšu. Tā ir vieta, ar kuru varētu sākt. Kur es pats turu estradiolu? Es turu starp 50 un 100. Tātad es pat turu 3 reizes virs maksimālās robežas. Pie šāda cipara man nekāda blakus efekta nav. 0. Bet ir jāatcerās, jo rasnāks tu esi, jo vairāk tauki, jo vairāk testosterons pārvēršos estrogēnā kā tādā, un jo lielāks drīzāk tu būs estrogēna blaknes. Kādas ir estrogēna blaknes? Tātad, ja tu estrogēns ir ļoti augsts, tu aizpampsti, tu paliec tās pufīgs, tu aizturi ūdeni starp ādu un muskulu, tu izties tāds uzpampis, no tā, ka tev ir tāda ūdens aiztur, tev uzreiz ir paaugstināts spiediens, tur paaugstināts pulss, ir skaidrs, ka jūties uzreiz sūdīgi, krāniņš varbūt uz leju, ja, uz augšu neies, bet tas parasti ir pie kaut kāda cipara, es teiktu 150, varbūt 200, 150, 200, tur jau to viss būs slikti. Un ja tu aizlaid estrogēnu pilnīgā kosmosā, ja, tad veidosies ginekomastija. Kas ir ginekomastija? Cieti audi krūtīs. Krūtis sāk saukt tā kā sievietē. Ne tā kā sievietē, bet līdzīgi. Ies Googlē, kas ir ginekomastija, pasties. Kur ir problēma ar ginekomastiju? Ļoti redzama, ļoti tīzli izskatās džekiem. Operācija maksā 2000, un pēc operācijas mēnešiem tu īsti nevar iedzīgi trenēties. Tā ir viena no galvenajām problēmām hormonu lietotājiem. Ginekomastija, tā ir tā lieta, kā cilvēki parasti sevi sačakarē. Un čakars tik vaļā, operācija pāris 1000 jāmaksā, vai ne? Tā kā es turu estradiolu 50 līdz 100, man tas ir tīri labi. Es neesmu redzējis cilvēku, kam būtu blakus efekti pie estradiola 60. Virs 60, kā kuram, vai ne? Bet līdz 60 neesmu redzējis, ka būtu blakus efekti. Un estrogēnu nositot pa zemu, tev arī būs baigi pretīgie blakus efekti, kā pa zemu arī nevajag nosist. Būsi kā vecina uz meņkām, ja, čīkstēs par visu, pa nakti negulēs, svīdīsi, krāns ar uz 5,6 augšā necelsies, tā kā baigās problēmas varbūt ar to zemo estrogēnu, arī ar augsto estrogēnu, un tāpēc spēlēšanās ar hormoniem ir ļoti bīstama. Kaut kāda testosterona lietošana kā tāda ir ļoti bīstama, jo ir ļoti daudz un dažādu hormonu, ko uzreiz viņš izjauc. Zini kā, ja tu lieto testosteronu, vienīgais, kas to celtos, būtu testosterons augšā lejā, mierīgi lieto, vispār nekāda problēma, bet tu izjauc visus hormonus sev uzreiz, un tas kļūst ļoti bīstami. Kāpēc kļūst ļoti bīstami? Jo, lai to sakārtot, lai savest sevi kārtībā, ir vajadzīgas ļoti, ļoti apjomīgas zināšanas, gan par hormoniem kā tādiem, gan par to, kā to vispār visu kontrolēt. Līdz ar ko visiem, kas tur saka, es pamēģināšu testosteronu, ja tev ir kāds, kam ir tur 10 gadu pieredze tajā lietā, kas tev dos padomus, labi, moši mēģini, bet ja tu esi pilnīgs nezinātājs un kaut ko tagad mēģinās internetā sūtīsi, tas to beigsies sūdīgi, es to varu garantēt. 100% to beigsies sūdīgi, sevi sačakarēs. Un par estrogēnu, par estrogēnu kā tādu, īstenībā viena no problēmām, kāpēc sievietēm arī sākās tā saucamais PCOS, policistiskais olnītes sindroms, ir estrogēns un testosterons. Izmaiņas tur, testosterons sitās augšā. Estrogēns var būt ļoti zems arī vai ļoti augsts, un tas attiecīgi var izraisīt šo policistisku olnītu sindromu, kas arī sagādā daudz un dažādas pretīgas problēmas. Tā kā ar steroīdiem uzmanīgi, ar testosteronu uzmanīgi, ar estradiolu ļoti, ļoti uzmanīgi. Vai ne, Peli? Peli piekrīt. Tiek skatās YouTube, redz, ka man ir Peli rokās. Un ejam tālāk, arī steroīdu tēma, agresija uz steroīdiem, tā saucamais roid rage, vai tas ir mīts, vai tā ir patiesība,
tas ir mīts, protams, tas ir mīts. Bieži vien tas ir attaisnojams pilnīgiem idiotiem. Ka pilnīgi idioti sāk lietot steroīdus, kas tur nekontrolē, ko viņi dara. Viņi sāk taisīt kaut kādus sūdus un saka, jā, tur tie steroīdi vainīgi. Nē, vainīgs ir tas, kas ir idiots. Bet roid rage varētu būt, tā steroīda agresija patiesa uz trenu. Ir tāda viela kā trenbolons, ļoti, ļoti spēcīgs steroīds, kuri es esmu mēģinājis, vairs nekad nemēģināšu, kāpēc ir normāli blakus efekti, kas tiešām tev padara ļoti... Es nezinu, vai nervos, bet visu laiku esi dusmīgs. Tu esi dusmīgs uz visu, vispār ne par tēmu. Zini, kā tu stāvi rindā, kāds pie veikalā, pie kases, kāds ilgāk skaita naudu, tu dusmīgs viņu palaidz, grib bļaut uz viņu, vai ne? Izklausās bišķiņ stulbi, vai ne? Bet tā tiešām ir. Un tas ir vienīgais steroīds, kas tiešām cilvēku padara dusmīgāku. Zini kā, agresīvāku padara arī citi steroīdi, bet tā nav nekontrolējama agresija. Teiksim, kofīns. Kofīns arī cilvēku padara, teiksim, fokusētāku, un brīdī, ka vajag būt agresīvākam, viņš ir agresīvāks. Un ar hormoniem kā tādiem, teiksim, ar to pašu testosteronu, ko viņš tev izdara? Viņš tev padara nevis agresīvu, bet pārliecinātu par sevi, pārliecinātu par saviem spēkiem, tev uzreiz daudz lielākas ambīcijas, un ļoti bieži cilvēki, kas paši ir neveiksminieki pa dzīvi, visus tos, kas ir ļoti pārliecināti par sevi, kas iet un dara, viņi tur sauc par agresīviem, vēl tur kaut kādiem, viņi vienkārši attaisno, to savu neveiksminieku dzīvi, teiksim tā. Līdz ar ko steroīdi kā tādi cilvēki nepadara, nekontrolējam agresīvu, vienīgais varētu būt trends, kā tiešām tu esi daudz dusmīgāks, un var būt kaut kā viņš tur var padarīt un nekontrolējam agresīvu, bet arī īsti nē. Un visi pārējie hormoni, kas ir vienkārši tev padara daudz pārliecinātāk par savām spējām, teiksim tā. Un tāpēc ļoti populārs ir testosterons, vai drīzāk precīzāk jāsaka, ļoti bieži ir tāda sakritība, ka cilvēki, kas veido kaut kādu biznesu un lieto testosteronu, viņiem nenormāli krūts biznesa aiziet, jo viņi ir pārliecināti par to, ka viņi var izdarīt visu, ko viņi grib izdarīt, viņiem ir daudz lielākas ambīcijas, un viņi dzīvē sasniedz daudz vairāk. Es nezinu, vai ir tādi pētījumi, man ļoti gribētu tos pameklēt, paskatīties. Es esmu pārliecināts, ka džeki, kas ir uz testosteronu aizstāja terapijas, vai kas izmanto testosteronu, vidēji nopelna vairāk naudas, ir daudz veiksmīgāk par dzīvi, ir daudz apmierinātāk ar dzīvi. Es nezinu, vai es esmu redzējis tādu pētījumu vai nē, man kaut kā šķiet, ka es kaut ko līdzīgu esmu redzējis, es pastīšos, bet es esmu ļoti, ļoti par to pārliecināts, jo, lai, teiksim, biznesā to kaut kas izdotos, ko tev vajag? Protams, tev vajag labu ideju, tev vajag labu produktu, bet pats galvenais tev ir pārliecība. Pārliecība, motivāciju darīt un vienkārši darīšana, tev ir vairāk enerģija, un testosterons arī, ko iedod, protams, vairāk enerģijas pa dienu. Lietojot testosteronu, protams, tur strādā daudz vairāk, strādā daudz ilgāk. Un tā bieži vien ir tā lieta, kas cilvēkam tiešām paceļ kaut kādu biznesu pavisam citā līmenī. Jo, teiksim, es nesen biju paņēmis pauzi no testosterona uz nedēļām 10. Es domāju, zin kā, es tur diezgan ilgi viņu lietoju, es paņemšu pauzīti, pastīšos, kā būs, kā es jutīšos vispār, iepauzēšu, nekad ko tādu nebija mēģinājis, domāju, paņemšu pauzīti. Ties 10 nedēļās es tiešām darīju mazāk, es filmēju mazāk TikToks, es tur taisīju mazāk YouTube, kodus video, es biju varbūt daudz apmierinātāks ar to naudu, varbūt, kas nāca iekšā uzņēmumā, bet tā kā sākot lietot testosteronu, uzreiz vajag, visi ir super maz, vajag 10 reizes vairāk, vajag iet un darīt. Un tie mērķi, tas, ko tu gribi sasniegt, paceļās pavisam citā līmenī. Un tas, ko sauc par pusmūžu krīzi džekiem, kas tas īstenībā ir, tas pazeminās testosterona līmenis. Jebkurā normālā valstī, mēs neesam normālā valstī, mēs esam akmens laikmetu medicīnas aprūpē, visi džeki pēc 30 gadiem, pēc 35, labi, ne visi, bet lielākā daļa ir uz testosterona aizstāja terapijas. Jo pēc 30 gadiem testosterons iet uz leju, sāc justies sūdīgāk, mazāk enerģija, tauki aug, muskuļi sliktāk aug, tur negribās vairs dzīvē neko darīt. Un tas ir testosterona trūkums. Un tāpēc, jebkurā normālā valstī, tu esi uz testosteronu. Es pat neteiktu, jebkurā normālā valstī, es vispār teiktu, ka Eiropa hormonos ir kaut kādā akmens laikmatā, bet Amerikā, kur tiešām šī visu hormonu padarīšana ir normāli, ir adekvātā līmenī par visu pārējo. Labi, ejam tālāk, ejam uz kardio. Viens džeks uzdeva jautājumu tik tā kā, cik tad tu ilgi to kardio taisīs? Es domāju, cik debils jautājums, tas kā es to prasīju, cik ilgi pakaļ slaucīs, vai ne? Protams, ka skaidrs, ka visu dzīvi.
Visu dzīvi. Kardio ir tā lieta, kas mūsu dzīvi izmaina visvairāk. Ja tu esi cilvēks, kas nesporto, tev 20 kg liekais svars, tu pieslēdz pastaigas katru rītu pa stundai, es to garantēju, tev dzīve pāris mēnešu laikā mainīsies līdz pilnīgai nepazīšanai. Tu nometīs lieko svaru, tev būs vairāk enerģijas, tev labāk galva strādās, būs priecīgāks ar dzīvi, sakārtosies to mentālā veselība, tu labāk izskatīsies. Visdrīzāk sāks vairāk naudu pelnīt, jo tev būs vienkārši vairāk enerģijas strādāt, vai ne? Tev dzīve nežēlīgi izmainīsies no vienas it kā super vienkāršas lietas pastaiga no rīta. Jo, ja man kāds teiktu, ka pirms gadiem, 5, ka pastaiga var dot tādas izmaiņas, viņam teikt, viņš beidz dirs, ko tu man tur stāsti? Kāda pastaiga? Ko tu fantazē? Pastaiga no rīta, protams, izmainīs man dzīvi. Bet tiešām, kā es sakārtoju asinsspiedienu, bija super augsts asinsspiediens vienu brīdī ar pastaigu. Kā es dabūju lejā, bija augsts arī pulss arī ar pastaigu. Kā es uzlaboju savu insulīnu jūtību ar pastaigu, kā es dabūju lejā savu cukuru un holsterīnu ar pastaigu, kā es nometu augstu, ka es gribu nomest ar pastaigu. Un vispār, lai mainītos kaut kādas lietas ikdienā, ir jāsaprot, ka te nav jāveic kaut kādas lielas izmaiņas. Tur jāveic nelielas izmaiņas, kuras ievēro pilnīgi katru dienu. Jo tavu dzīve sastāv no kā? Pa lielam, no kuriem tur 100 ieradumiem. Pa dienu tu izdari kaut 100 lietas, varbūt pat mazāk, varbūt 50 lietas. Jo tu izmaini kaut 2 vai 3, un uz katru dienu izmaini, katru dienu dari kaut ko bišķiņ savādāk, es tev garantēju, to dzīve nenormāli mainīsies. Tā kā pastaiga no rīta, tas ir veids, kā justies labāk, izskatīties labāk un dzīvē sasniegt vairāk. Tā kā ja tu vēl netaisi pastaigu no rīta, vai vispār kaut kādu treniņu no rīta, tur labi velobraukšana, skriešana nav svarīgi. Kardio treniņš kaut kāds no rīta vai vienkārši treniņš noteikti sāc, obligāti sāc. Bet kāpēc es taisītu kardio no rīta, nevis spēka treniņu? Tāpēc, ka spēka treniņu tu nevar uztaisīt katru dienu, savu pārslogos. Un man patīk, ka dzīve sākās, nevis dzīve, bet diena, katru dienu sākās vienādi. Ja tu esi hausā kaut kādā. Protams, tagad es vienu rītu eju uz zāli, vienu rītu taisu kardio, bet, teiksim, pāris gadiem, kad man vajadzēja visu savest tā, bišķiņ vairāk kārtībā, ko tur dzīvē tā kā vairāk sasniegt, ir ļoti svarīgi, ka tu izdari pa dienu ļoti daudz, lai tu izdarītu ļoti daudz, tu nedrīkst pieņemt ļoti daudz lēmumus. Un kāpēc? Tāpēc, ka tev ir kaut kāds enerģijas daudzums pa dienu vai, teiksim, lēmumu daudzums pa dienu, ko tur pieņemt, jo tu no rīta celies un tagad domā, pa ko man šodien darīt, man tur skriet, man tur uz zāli iet, ko man tur ēst, brokastīs. Tu jau iztērē kaut kādas lēmumus, ko tu pa dienu teorētiski enerģiju varat iztērēt citur. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi uztaisīt super vienādas visas dienas, un lai to izdarītu, to, protams, vajag vienādus rītus, un lai tu taisītu vienādus rītus, tu jātaisa kardio no rīta, spēka viņš nesanāks katru dienu, būs par daudz. Un tā ir tā lieta, kāpēc, manuprāt, jātaisa pastaiga no rīta. Kā arī ir skaidrs, ka neviens negrib iet vienkārši pastaigā no rīta. Labi, tagad, kad ārā no rīta 20 grādi varbūt, bet tā kā ir sniegs, lietus, mīnus 20 grādi kaut kādu, kurš grib iet pastaigā, neviens. Jo tu izēji pastaigā no rīta, tā kā tu negribi iet, tu izdari jau vienu lietu, ko tu negribi darīt, jau kaut kādu mazo uzvaru sasniedz, un pēc tam tev ir daudz vieglāk izdarīt vispār jau pa dienu. Jo katra tā mazā uzvara, kas tev ir, tas tev iedod lielāku motivāciju un lielāku vēlmi izdarīt nākošo lietu. Tāpēc baigi svarīgi taisam pastaigu no rīta. Ko mums darīt? Mums krīt ārā mati. Man aktuāli nav, man matus nevajag. Bet sievietēm ļoti aktuāli. Krīt ārā mati. Ko darīt? Pirmā lieta. Pats pamats ir proteīns, ar olbaltumvielas. Un kāpēc? Jo no olbaltumvielām tev veidojas kolagēns ķermenī. Ja tev tātad nav pietiekami daudz olbaltumvielas, tu neveidojas kolagēns un sākās daudz un dažādas problēmas. Un tad būs vienmēr jautājums, es dzeršu kolagēnu pulveri. Nē, neskrien nekur tik ātri, kolagēnu pulveris ir huīņa. Kāpēc viņš huīņa? Jo viņš ir parasts proteīna pulveris, kas vienkārši ir 4 reizes pārcenots. Par kam 4 reizes pārmaksātu proteīnu? Zud jēga, vai ne? Pēc parastu olbaltumvielu pulveri. Bet kādu olbaltumvielu pulveri? Protams, kā lielopu. Kāpēc lielopu? Jūsu piena produktiem lielā apjomā cilvēkiem ir vai nepanesamība, vai iekaisums veidojās, ka tas nav labi. Jo, ja tu sāksi dzert proteīnu pulveri, ja tas būtu veja proteīns, piena slūkā proteīns, tu teorētiski izdzertu 10 litrus ar pienu dienā. Protams, viņi ir pārstrādāti superkoncentrētā pulverī, bet doma saprati 10 litru piena dienā. Pilnīgi neloģiski, vai ne? Tieši tā. Tāpēc tikai vienīgi lielo proteīns. Vai tu vispār vajag to proteīnu pulveri? Un tad mēs paskatāmies ļoti vienkārši. Mēs paskatāmies, cik mēs svērtu, ja mums nebūtu liekais svars.
man ir 107,5, pa lielam man tur presi redz, 2 kg varbūt es varu nomest, vai ne? Man būtu 105 tātad. Ņemam to ciparu reizinam ar 2, tātad 210 gramu proteīnu man jāuzņem katru dienu. Un tagad pareiķinam, vai es ar uzturu uzņem 210 gramu proteīnu. Kā to var sareiķināt? Gaļā ir aptuveni 22 gramu proteīns uz 100 gramiem. Tātad uz manu svaru kilograms gaļa pa dienu. Vai es to apēdu? Ir dienas, kad apēdu, ir dienas, kad neapēdu. Tātad dienās, kad apēdu proteīnu pulveri, teorētiski es varu nedzert. Tas vienkārši būs lieki. Es izdzeršu pulveri, varēju nedzert, vienkārši iztērēšu naudu, vai ne? Ja es skaitu naudu, taupu naudu, es nedzeru proteīnu, tā kā sēdu daudz gaļu. Bet es naudu neskaitu, netaupu, tā kā es dzeru visu laiku. Un dienās, kad es neuzņemu pietiekami daudz gaļu, es to kompensēju ar šo proteīnu, ja olbaltumvielu pulveri. Tātad, šodien, teiksim, apēdu tikai puskilo gaļu. Puskilo trūkst 100 gramu proteīns. Es ņēmu pulveri, skatos, uz 100 gramiem 88 gramu proteīns. Tātad 120 gramu pulveri es šodien izdzeru. Ja tik liels pulveru daudzums, protams, sadalu divās reizēs, ejot ar ūdeni izdzeru. Bet skaidrs, ja klausās sievieti, kurai krīt ārā mati, viņa droši vien ar 60 kg jāuzņem pa dienu 120 gramu proteīns. Viņa uzņem ar uzturu varbūt 70, viņai vajag 50 ar pulveru uzņemt. Tad ņem 60 gramu pulveru un, protams, dzer to vienā reizē. Proteīnu, protams, jaucam ar ūdeni, pērkam lielopu proteīnu. Var pie manis arī dabūt šobrīd mums raveņu garšu. Nākošais mēnesis būs arī zemenes arbūs. Zemenes arbūs super forši arī garšu. Nākamais ir lizīns. Lizīns. Šīs te produkts ir lizīns. Ko dara lizīns? Tātad ķermenī no proteīna, ja olbaltumvielam, to veidojas kolagēns. Un galvenā aminoskābe, kas piedalās kolagēna veidošanā, ir šī te lizīns. Attiecīgi, ja tu gribi vairāk kolagēna, tad ko tev vajag ķermenī? Tev vajag daudz proteīnu uzņemt, tātad ēst daudz gaļu vai dzer šo pulveri un papildus L-lizīnu aminoskābi. No rīta, vakarā par devām var sākt ar 1200 mg dienā. Es esmu bišķiņ lielāks, es dzeru 2400 un tas efekts ir diezgan jūtams. Tad papildus dzels fumarāta veids, tas ir tas, ko es ieteiktu. Kāpēc? Labāk uzsūcās. Un sievietēm vispār kā tādām dzels ir vajadzīgs. Dzels ir ļoti svarīgs uzturbagātais sievietēm, un gandrīz visas sievietes, kas nelieto dzels, vienmēr dzels deficītā. Omegas, protams, zivjeļa, tā arī ir svarīga lieta. Tad hialuronskābe un biotīns ar selēnu. Ļoti svarīgi, ka biotīnā ir klāt arī selēns. Un kāpēc? Tāpēc, ka ja tu esi selēna deficītā, tev arī būs baigās problēmas ar matiem. Un bieži vien sievietes man bērk biotīnu un saka, man nepalīdz. Es saku, protams, tu biotīnu bez selēna paņem, ņem biotīnu ar selēnu. Mums ir biotīns ar selēnu un pat folskābi mēs to pievienojam. Tā ir tāda tiešām forša lieta, kas palīdz. Un visus šos 6 uzturbagātinātājus es arī saliku mājaslapā tādā komplektā. Jo vispār šie 6, manuprāt, ir tādi ļoti svarīgi sievietes veselībai. Es viņus tā arī nosaucu. Komplekts sievietes veselībai. Super, vienkārši super saprotam. Mājaslapā ir fitness kanāls LV. Tauku daudzums un enerģijas līmenis. Ļoti svarīga tēma. Bieži vien cilvēki domā, jo labāk izskatās, jo labāk jūtās, bet garām. Ja tev ir redzama presa un vēnes uz presas, es tev garantēju, ka tu jūties drausmīgi, jūties super sūdīgi. Un kāpēc? Jo cilvēkam nav paredzēts dzīvot ar tik zemu tauku līmeni. Vislabāk jutīsies tā, kad tev būs redzama presīte, bišķiņ, tā kā tie, kas sako man tiktokā, tā kā es izskatos tagad, ka man ir redzama presa, bet es neesmu visur vēnēns, vai ne? Es jūtos perfekti. Kā man ir zemāks tauku procents, sāk justies drausmīgi. Kā man ir lielāks tauku procents, tas vienkārši sāk izskatīties sliktāk un arī lielāks svars arī sāk justies švakāk. Tā kā tas tauku daudzums, kad ir bišķiņa redzama presa, tas ir perfektais priekš pašsajūtas. Ja būs pārāk maz tauku, pirmkārt būs traucēta hormonu izstrāde, gan testosterona izstrāde, gan estrogēna izstrāde. Sāksies daudz un dažādas problēmas gan vīriešiem, gan sievietēm. Līdz ar ko nav labi būt super sausam, tā ka to tur vēnes uz preses rādās. Ja? Naskaķi. Tā kā vajag turēt tādu tauku daudzumu, ka to bišķiņu presīt redz. Tas būs pats labākais, pats veselīgākais un vislabākā pašsajūtas tāda būs. Vai ne, kaķi? Tā. Un ejam tālāk uz uzturbagātinātājiem. Uz uzturbagātinātāju tēmu un par uzturbagātinātājiem ir tā. Ļoti daudz cilvēki sūdzās, ka jūtās sūdīgi. Un, protams, tur viena lieta ir sports, bet šodien nerunājam par sportu. Šodien parunājam tieši par uzturbagātinātājiem, vitamīniem, minerāliem un citiem. Tātad, kas ir obligātie vitamīni, minerāli visiem? D vitamīns, magnīs, kreatīns, un tad cinks vai dzels, atkarīgs no tā, tas ir vīrietis vai sieviete. 4 produkti. Cik šie 4 produkti izmaksā?
Ja tu pēc tiešām labus, protams, vēl proteīns, ja nenozīmē pietiekami daudz gaļu uzturā. Katrā ziņā tie 5 produkti, 50 eiro tu neiekļausies mēnesī, būs bišķiņ virs. Es LinkedInā ieliku aptauju, kas LinkedIn portāls, kur apgrozās tādu office darbinieku, uzņēmumu īpašnieku, tāds uzvalku tipa darbinieki, ja? Atbildēs aptauju pār 500 cilvēkiem, tas ir ļoti daudz. 89% tērē mazāk kā 50 eiro uztur bagātinātājus. Tātad 89% nenodrošina sevi ar pietiekami vitamīnu minerālu bāzi, līdz ar ko 89% cilvēku ir jājūtās sūdīgi, jo viņi ir vitamīnu minerālu deficītā. Tā kā 9 cilvēkiem no 10 ir obligāti jājūtās sūdīgi, tāpēc, ka viņi neuzņem vitamīnus minerālus. Tur nav nekāds brīnums. Tas, ka visi mums saka apkārt, es jūtos sūdīgi. Mēs pat nerunājam šeit par sportu. Tev nav vitamīnu minerālu, protams, ka jūties sūdīgi. Kur tu brīnies? Un 55% aptaujā cilvēkiem, kas piedalījās, nelieto nevienu uzturu bagātinātāju. Tur kāds par kādu pašjūtu var būt runa, par kādu varbūt prāta strādāšanu tur varbūt tur runa. Tu visdrīzāk esi dumšs, jūties sūdīgi un visu laiku čīkst par visu. Jo LinkedInam ir tā īpašība, ka cik es tur skatos rakstus kaut kādus, ko cilvēki saka, visi čīkst, tādi čīkstuļi. Un tad ņemot vērā, cik cilvēki nesporto tur, ar sportu bija līdzīgi, sportoja 10% pietiekami. Tad 10% sporto un 10% lieto uztur bagātinātājs. Protams, tie ir tie paši cilvēki, kas sporto uztur bagātinātājs lieto. Kur brīnīties? Protams, ka jūties sūdīgi. Tad 8% tērē 50 līdz 100 eiro par uztur bagātinātājiem. Līdz 100 eiro jau var ritīgi daudz ko paņemt. Un 4% tērē virs 100 eiro. Ir skaidrs, ka, jo tu gribi funkcionēt uz 100%, tu gribi uztaisīt kaut kādu biznesu un padarīt to biznesu veiksmīgu. Tur tev būs vismaz 10 uzturu bagātinātāji. Arturs pie manis bija uz podcastu, Arturs Deidis, kam ir Airfy, masāžu tie zābaki. Viņš stāstīja par saviem uzturu bagātinātājiem, tur bija pat kaut 5, 6, ko es pat nezināju. Viņš tur liek kaut kāds 20, 30 produktus. Un ir skaidrs, ka tā ir jebkuram cilvēkam, kurš ir funkcionēt uz 100%, kurš grib strādāt 14 stundas dienā, kurš grib sportot, kurš grib kaut ko sasniegt, viņam būs milzīgi čupri uzturu bagātinātājiem. Un tas ir jāsaprot, ka tas tā vienkārši ir. Un tad ir cilvēki, kas saka, nē, tas nav normāli. Bet tad es gribu visiem atgādināt, kas ir normāli. Latvijā būt normāli ir rasnam, neveiksmniekam, alkoholiķim. Jo būt normāli, tas ir vidēji, vai ne? 1200 eiro uz rokas, 15 kilo liekais svars, nodzerts pilnīgi katras brīvdienas un pīpē puspaku dienā. Tas vidējais latvietis. Tas mums ir vidējais latvietis. Tā vienkārši ir. Un ja tu gribi būt šās vidējais latvietis, droši, neliet uzturu bagātinātājus, nesporto, ej pelmeņus ar majonēzi, nodzeries katrās brīvdienās. Un vai bodybuildings un sports vispār maksā daudz naudu? Jo viens man bija komentējis, ka bodybuildings nav priekš nabagiem. Jā, bodybuildings kā tās, protams, maksā ļoti daudz, bet ja mēs skatāmies vienkārši veselīgu sportu, 20 eiro mēnesī par sporta zāli, 100 eiro par uzturu bagātinātājiem, un tas ir viss. Un 120 eiro mēnesī var atļauties pilnīgi jebkurš cilvēks, kurš iedzer kaut vai reizi mēnesī. Jo iedzeršana reizi mēnesī izmaksā krietni vairāk. Tā kā visi tie, kas saka, nevar atļauties uzturu bagātinātājus un sportot, bet ja pašā laikā dzer, pīpē vai skatās Netflix, visdrīzāk vienkārši ir lohi. Man tur nav nekādu citu komentāru. Lohi, kas izdomā attaisnojumus, lai nedarītu to, kas ir jādara. Jo tā ir beigā problēma cilvēkiem vispār. Viņi nedara. Un tad, kad kāds viņiem pasaka, kāpēc tu nedari, viņi negrib izsīties slikti, tur negrib izsīties kā lohi, un tāpēc saka, jā, bet man jau tur naudu, tam trenerim nav. Tas nekas, ka man ir fitness aplikācija par 17 eiro, kur ir viss uzturplāni, tur treniņu plāni, viss tā arī saucās fitness aplikācija. Vai tas, ka iziet ārā pastaigā, nemaksā neko. Tas, ka ēst bišķiņ veselīgāk, ēst mazāk, izmaksā parasti vēl lētāk. Tā ir tā cilvēku daba noņemt atbildību no sevis. Vainot kaut kādus ārējus apstākļus, kaut ko tur citu vainot. Un teikt, ka nē, es esmu labs, man tur gēni tādi, man tur šitas, man tur tas. Paldies, ka klausies. Nākošais podcasts mums ar viesi. Tā kā tiekamies parīt 6 no rīta. Paldies, ka klausies. Atā.